Vispirms izstāstīšu jums pasaku par bagāto nabagu Andri, un pēc tam arī saviem vārdiem nokomentēšu, kur tad pēc manām domām slēpjās viss tas N57 motoru posts. Bagātais nabags Andris. Andrim ir 30 gadi. Andris mēnesī pelna 1500 uz rokas un dzīvo īrētā dzīvoklī visiem labi zināmā Rīgas mikrorajonā. Reiz Andris nostājās Krustcelēs ar tādu skaidru mērķi – jānopērk jauna mašīna. Andris, protams, pa dzīves līd bez iekrājumiem, tāpēc vienīgā iespēja – jāņem līzings. Andrim patīk dzīve, un dzīvei patīk Andris. Tāpēc Krustcelēs Andris aiziet pa kreisi. Gabaliņu paiet un apstājās pie melna 2011. gada X5. Protams, iekrājumu Andrim nav, tāpēc formē līzingu. Savukārt BMW viss kā pie cilvēkiem. M-paka, N-sērijas motors, softclose, keyless, aktīvā stūre, dynamic drives, un viss pārējais, kas vajadzīgs autoritātes un pašapziņas noturēšanai mikrorajonā. To, ka 15 gadus vecam X5 neviens bankā nedos līzingu, ar tādiem ļoti labiem nosacījumiem, tas Andri īpaši neuztrauc. Pie kam Andris pirms daudziem gadiem, pērkot kredītā tosteri, mazliet saķāpājās, un šodien ir priecīgs, ka tas kungs viņam vispār ir piespēlējis šādu iespēju – braukt ar glaunu un bagātīgi nokomplektētu X5. Andris gan vēl nenojauš, ka tas kungs viņam šo iespēju ir dāvājis kā lielu pārbaudījumu, nevis balvu par viņa nemirstīgo optimismu. Ja grafika beigās redzamo 8000 eiro pārmaksu, Andris izliekās neredzam. Andri arī nesatrauc, ka tie 8000% ir tikai aizberga redzamā daļa. Bet Andris pa dzīvi ir optimists un, kā jau noskaidrojām, neizsakām priecīgs par šo iespēju krietni pakāpties statusā ar vieglu rokas vēzienu. Tas arī ir tas bagātais nabags Andris. Es domāju, ka mums visiem draugu lokā ir tāds Andris, kurš bez tiem 300 eiro mēnesī tādā plašākā griezumā tērē vēl tikpat arī servisā. Naktīs viņam rādās murgos skaidrs eļas filtros, nestrādājuši kēles rokturi, nodeguši Logic 7 pastiprinātāji, visas tās aktīvās reikas un nokvēpušie izpūtēji. Tāpēc viņš savam draugam, metinātājam, katram gadījumam palūdza no pirms pusgada pārplīsušās ķēdes uzmetināt krustu, kur Andris tēti piekāras virs gultas, cerībā, ka tas viņu sargās. Reiz pat Andris nosapņoja, ka viņa X5 lielā ātrumā bez viņa šķērso Lietuvas robežu. Un pārbraucot tai pāri, kad transformers ielidot tukšā angārā un pats sakrīt pa plauktiem. Briesmīgs sapnis, vai ne? Tik briesmīgs, ka no rīta pieceļoties Andrim bija slapja ne tikai piere, bet visa mugura. Un atverot acis, visa dzīve nozibēja ar acīm. Vēl zinot to, ka Andris tikko jauns šāls bija ielicis, pie kam līzings vēl ir tikai pusē. Kasko Andrim arī nav. Kāpēc Andrim nav kasko? Tāpēc, ka tikko iztērēja visu naudu pa jaunām šālēm un ķēdi. Labi, ka tas krusts ir virs tās gultas, un tās bija tikai ļauns sapnis. Vismaz šoreiz. Vai Andris ir nabags, un Andrim nav nauda? Ne, tā kā Andris ir bagāts. Neviens nabags kaut ko tādu nekad nevarētu atļauties. To, cik maksā kaut kādas tekošās apkopas un cik maksās 21. izmēra riepas ar kaut kādu 305. platumu, to Andris nemaz nerēķina, tās ir kapeikas. Andris ir bagāts. Andris līzingu noformēja, ķēdes samainīja, šāls samainīja, priecīgs, brauc ar savu jauno auto. Andra dzīve rit ļoti mierīgi, darbā viss labi, BMW samainītās ķēdes kalpo godam, un Andrim pat vienā brīdī sāk šķist, ka kolēģis Māris toreiz viņai skaudības vienkārši mēģināja apmānīt, sakot, ka Andris cietīs un būs muļķis, ja spers šo neapdomīgo soli. Diemžēl Mārim bija taisnība. Ilgi arī nebija jāgaida, kad Andri ģimenē atkal ir notikusi nelaime. X5 aprāva šālas. Tās pašas šālas, kuras pirms pusgada viņš nomainīja. Kā jums šķiet, tas kungs nevarētu būt mazliet iecietīgāks ar visiem šiem pārbaudījumiem? Andris, protams, ir izmisumā. Andris ir satriekts. Izsauc evakuatoru, pats apguļās gultā, aizver acis, atkal nostājās Krustcelēs un jautā tam kungam: Kungs, par ko man tas viss? Un mierīgi balss viņam atbilda: Grēcinieki, pirms tā pusgada, kad tu mainīji to ķēdi, tev vajadzēja nomainīt arī eļļas sūkni.
Andris nokar galvu, lūdz piedošanu, bet nu mēs jau, protams, visi saprotam, ka ir jau par vēlu. Kārters vizuļo un aprautās šāles, tāpat kā izliet ūdeni, atpakaļ vairs nekad nesaliks. Lieka nauda remontam Andrim gan šobrīd nav. Mazliet jāiekrāja, pie kam Andrim līdz līzinga perioda beigām vēl ir palikuši veseli 2 gadi. Kur ir tā kunga žēlstība, kad viņi ir vajadzīgi visvairāk? Nu vēl Andrim ir kolēģis. Tas pats Māris, kurš dzīvo stāvu augstāk un kurš bezrūpīgi sēžot uz balkona malas, pamana, ka Andra BMW kārtējo reizi tiek vilkts uz evakuātoru. Nu, Māris, kā jau īsts kolēģis, nepalaidīs garām iespēju izpalīdzēt Andrim un piedāvā Andrim uz remonta laiku pabraukāt uz darbu kopā ar viņu. Protams, Māris to dara viņam zināms, skaļi bļaujot no balkona. Nu, tā, lai vēl vairāk pasvītrot Andra autoritāti rajonā un Andrim pierādīt, ka viņam tomēr bija taisnība. Bet, nu, ja tā pavisam nopietni, tad skaidrs, ka Mārim Andri ir ļoti žēl. Šī jau nav pirmā reize, kad viņš redz šādu skatu no tās balkona malas. Un kā jau noskaidrojām, nav arī tā, ka Māris Andri nebrīdināja. Bet nu, kuram Andrim gan interesē tāds Māra viedoklis? Jums arī draugu lokā ir tāds Andris, kuram vēlma pašapliecināties un nostiprināt savu iedomāto statusu, ir svarīgāk par iekšējo mieru un finansiālo stabilitāti. Tā mūsu mentalitāte ir ļoti saudabīga, un es domāju, ka jānomainās vairākām paudzēm, lai tas viss kaut cik nostabilizētos. Kā tur bija tas teiciens? To var izdzīt Andri no mikrorajona, bet mikrorajonu no Andra tu izdzīt nevari. Un tie Andri ir kā alkoholiķi. Viņi zina, ka viņiem no rīta būs poha, bet vakaros tā roka ar mirdzumu acīs tāpat stiepjās pēc tās glāzes. Nu, kā tam Andrim ies tālāk, laiks rādīs. Gan jau, ka stāstam būs arī turpinājums. Bet ja tā pavisam nopietni, tad tas mans viedoklis ir tāds, ka visa tā N57 motora problēma ir tajā, ka vairums no viņiem ir sasnieguši to vecumu un tā stāvokļa stadija, kad viņš vienkārši prasa sevi ieguldīt proporcionāli vērtībai nesamērīgu summu. Visa tā motora problēma. Es nekad neesmu teicis, ka tas N57 motors ir slikts. Viņš nav slikts. Viņš šodienai vienkārši ir nesamērīgi dārgi uzturams. Nu, protams, te vēl jāstāsta, cik kurš ir spējīgs atļauties. Nu, tas, lai paliek jūsu ziņā. Ar lētākām detaļām, ar neoriģinālām, oriģinālām, ar garantiju, bez garantiju jums to remontoja apkopi izveic. Tās, lai, kā saka, paliek jūsu ziņā. Un kā tur bija tā teicienā, tur jau katrs pats savs laimes kalējs. Nu, un tiem, kuriem tā summa, ko ieguldīt tajā motorā nav, nu, un viņa arī nav ļoti daudziem, tas motors vienkārši izšķīst. Un tad ir tā kā Andrim. Visa dzīve dēļ mašīnas sagriežās ar kājām gaisā. Nu, un loģiski, kāds tad parasti ir tas klasiskais veiksmes stāsts? Tu paņem viņu līzingā, nu, pa kādiem 10 000 eiro. Maksā katru mēnesi 200–300 eiro, jo nu vairums to var atļauties, nu, nav nekāds baigi traģiskās summas, vai ne? Savukārt ielikt 2–3 mēnešu algas kārtīgā apkopē, nu, tās ir pa spēkam rēti kuram Andrim. Nu, neko, brauc, kamēr iet. Nu, čiepiņām jau arī vienalga. Ir tev tajā F10 vai X5 jauns šāls, vai tu mauca vecajām uz robežas. Nu, tas ir tā kā tajā, kā viņi sauc, rodeo. Mērķis ir maksimāli ilgi noturēties tai krēslā ar augstu pacelt galvu. Starp citu, tieši tas pats stāsts, kas ar pabrauktajiem Audi 3-litrīgiem dīzeļiem, ar tām grabošajām ķēdēm un tam slidenajām kārbām. Kā mēs zinām, līdz tam 11. gadam tās ķēdes tiešām spēja nobraukt ļoti ilgi, arī ar tiem grabošajiem spriegotājiem. Vai drīzāk jautājums, cik daudziem no jums tās grabošās ķēdes ir plīsušas? Nu, man liekas, nav baigi daudz stāsts dzirdēt, vai ne? Ja salīdzinot tam skaidām N57 motorā. Nu, un kāpēc mēs neesam dzirdējuši? Tāpēc, ka nopirkt tos agregātus var lielākā daļa, bet tad, kad tur jāsāk atvēzēties uz apkopiem un remontiem, kur tur ir 4 cipari skaitlī, tā pati ķēde, nu nav tās liekās pāris štuks, pa kurām to ķēdi nomainīt. Viņu vienkārši nav. Un viņi brauc ar tām ķēdēm. Kamēr tā ķēde nepārplīst, viņi brauc, jo tās liekās naudas vienkārši nav. Un man, teiksim, to visu vērojot no malas, vienkārši šķiet, ka tie cilvēki, viņi negrib dzirdēt, vai viņi tiešām nedzird to, cik tā nauda tajās mašīnās, tajos konkrētajos agregātos, kaut kādos konkrētos vecumos vienkārši būs jāiegulda. Man liekas, ka viņi izliekās, ka viņi to nezina. Nu, visticamāk, ka viņi cer uz laimi. Patiesībā tiem cilvēkiem to visu vajadzētu klausīties un skatīties pirms tā pirkuma, nevis pēc. Cerībā, ka ar tevi jau tas nenotiks. Bet tu vari būt drošs, ja tu pēc tos dārgi apkopjamos motors un kārbas ar kādu 250–300 tūkstošu odometrā,
kuram nekas vēl nav darīts, tad ir gandrīz droši, ka tu būsi tas, kurš to visu darīs. Un ja kāds tomēr to visu pirms tevis jau ir darījis, kā jūs te parasti visiem zvanat un prasat, kad ķēdes mainīts, kad šāls mainīts un viss pārējais, cerībā, ka kāds loks to visu tavā vietā ar kvalitatīvām detaļām būs jau izdarījis pa savu naudu. Optimisti. Viss, ko jūs varat darīt pie šāda scenārija, iedegt svecīt un noskaidīt lūkšanu, cerībā, ka tas viss tur ir izdarīts pēc grāmatas, salikts ar abām labajām rokām, ar oriģinālajām detaļām, ar jaunu eļļas sūkni un visu pārējo pa ceļām. Lai jums veicās! Paldies! Savukārt tie, kuriem ir nepieciešama palīdzība, konsultācija vai kaut kādi ieteikumi attiecībā uz auto iegādi vai pat varbūt pārdošanu, daru zinām, ka es esmu izveidojis Telegram grupu, kurā visus šos jautājumus mēs varam apspriest. Un ne tikai šos, es tur esmu izveidojis pat daļēji piekļuvu dažām slēgtām Eiropas izsolēm, kuras parasti ir pieejamas tikai tirdzniecības vietām. Cenas gan jūs tur neredzēsiet, bet tās jums varēšu pateikt Telegram kanālā. Tāpat grupā regulāri par labām cenām mēs liksim gan maiņā ienākušus auto, gan pašu atlasītus variantus. Gan no lielākajām Eiropas izsolēm, gan no mūsu sadarbības partneriem Vācijā. Tā kā links uz grupu video aprakstā, grupa gan būs pa maksu, tālāk jau pa tēmu.